Man prasīja, vai grūti zāģēt vējgāzes. Tā jau ir kā nekāda vaina, bet kaut kur tur tie nav svešie kokroči. Es nezinu, kur tur ir vobeļi. Te jau neviens tev neko zīmējis. Kaut kas tur vēl izgāsts. Kaut kur tur kaut kādi koki nav īstie, kas te jau zāģē, kuri iegāzušies iekšā. Tā kaut kā. Bļarek, tajā akmenī ir sūds. Jāmaņa ķēde. Bet zinu, kāds labums. Pacēc, cik es krucīju. Vai man kāds sazīmē lents? Salik lents. Sestdienā, bļa. Jūs saprot, cik es esmu viņiem svarīgs. O, tā ir ģēle. Zviedrs pat sestdienā brauc rukā dēļ manī. Redz, visi katā. Tik jāmauc. Tas kaimiņam. Šī vējgāze vislabākā. Ģipa, tagad zāģēja tāpatās kaut kur caur huitiem, tad reizi pakopja. Tā jau interesanti. Mans čoms nerukā vispār. Tā jau lielo naudu nenopelnīs. Noparkoju biškiņi. Nolikā, lai pastāv. Aizies pazāģēt ar to. Tā jau vecais ir tik ražīgs. Vienu papirmā ceļmalā mētājā. Tā jau viss izaiz bijis. Šī tāda nesmukumiņa. Ot mežoņi. Viens rakstīja, kā vai vējgāzes nav tagad čakars zāģēt. Tas jau tāpat kā ar visām cirsmām. Ir sūdīgāks kopšanas, labāks kopšanas. Ar vējgāzēm ir līdzīgs stāsts. Ja viņi skrīt viss vienā virzienā, tad jau tur vispār nekāda vajag nav. Bet ja viņas ar krustām šķērsām, tad gan ir biškiņi ieberziens. Un ja vēl tu netiec pret spalvu, ja tu zāģēt, tur arī diezgan sūdīgi. Saimnieks, šitas viņa mešs bija. Bet tāds sūds atstāv. Kā ģēga. Viņš tos materiālus pārdod tam mūsu uzņēmumam. Tā kaut kā, tā jau viss ir labāks, ir sliktāks. Kaut kāds jau kapeiks jau piemet mums pie algas. Viņš savādāks cipars ir. Kā kailcert, ja jāzāģē. Tikai kaut kad labāk iet, kaut kad sūdīgāk iet. Normāli būd mežā. Savu matracīti. Sēdi. Pavilkt biškiņu var kaut kur. Jums nerodās jautājums, kāpēc staigāju pa mežu. Nolika ankuru. Kaut kur traktors trūci. Jāiet paprasīt, lai bišķiņu pievelk. Labi, ka man ir zābaka.
Jā, Harijs sagatavots atkal ceļošanai prom. Pasoķis tur. Vinturbo. Harijs ir gatavs ceļot. Jā. Visi atkal nozāģēts. Šitas tāds nebija baigi ilgi. Jā. Tā jau šodien nestrādāju un tā vēl nav ko darīt. Jā, un rītā jābrauc citu objektu, tas arī maziši. Jādobūs uz tiem zviedriem. Šim Harim jāgriež kubī. Vodkas pa ģēli. Labi, jāsasmērē strēle. Strēlē 2 nipeļi, kamēr strēli pie zemes. Vai, ne tur. Labi, izņems fleks ārā, tu varēs likt te. Ne tā kast, šitie kroči apakšā. Man vajag, kur šitas niptās jāsasmērē. Re. Un tur tas. Tādas lietas vēl jāizdara, un tad jāizbrauc jāapsās vai vispār pie tiek klāt pie Cirsums vispār. Tur rakstīs darbu uzdevumā, lai apskatās. Work hard un pizģets. Nekas. Man jau uztaisīs jaunas. Ilgi nogāja. Viņš jau gadu izturēja pa lielu. Višķi mazāk. Kaut kas, jāpaņem bišķiņ biezāks. Tad jau uzzai bija. Taratatā. Te man čoms ar rotanu rukā. Viņiem gan Harijs nezāģē. Viņš ar rokām. Rokām te ir sazāģēts kaut kur, es nezinu kur. Te pagaidām neizskatās. Bet kaut kur viņš ved ārā no kaut kurienes. Ar rokām zāģēto. Guru iztīrīs busiņu. Neko neredz. Tā kaut kā. Audi ir kubēmas stāv bakā. Bet ķieģels priekšā. Jā. Da bembis, no. Piecpadsmit. Nerukā. Es jau tā jau vēl darbāju. Šis jau te slaisto. Pasās, kā viņš sakrāmēja. Skaisti. Bliņ nav piesprādzējies. Hello, menti. Pasās, cik Zviedri īstenībā cūcis strādā. Tur viss noņukājuši, varēja izraut ārā tos kokus. Jā, kvalitāte.
Te izskatās kaut kāda sniega moca savest. Manā cirsmā sakrāmēt materiālu. Visticamāk, savilkts kaut kur. Kuģi no kurienes. Sakrāmējuši, pagali arī atstāja. Šita biškiņa izzāģēja. Viss beidzās. Labi, vēl reku šitā priedu. Varbūt tā, nezinu, vai cirsmā iekšā ir vai nav. Te robežu nav. Tu. O. Re, kā manī. Tepat pintenē, kur ielikt cēsanieks, kas mauc iekšu. Tu. Šmeka uz loga. Pie mājās būšu arī atbraucis. Ja noliek garažā, var vālēt, iet gulēt. Tā katru dienu staigā iet mājās pagulēt. Tā. Little bit. Not so good at that. Me too. So you're in the Swedish forest. Yeah, Yeah, that's good. that's good. Yeah. Okay. Come on. Yeah. It's my this. Okay. Niklas asked me to go here and visit you. Okay. Very good you are here. Yeah, Yeah. looks good. What? Looks good. Yeah. Yeah. It's Adam skotare. When this is skördare. The one who put Forwarder. yeah. Yeah. It's coming to maybe next week. Okay. Yeah, Very good. it's a other side and need finished object. Ah, okay. I am faster. Yeah, it's much Yeah. go around and Yeah, we are 2 or 3 objects is other side, the road. yeah. No, that's road. What I finish and he is Niklas father's yes, forest. yeah. Yeah. That's finished too, but forwarder well not started. Ah, He is other object. okay. Yeah, Okay. he need finish too there. Yeah. Other city. This my this it's going Yeah, I see. other side. Yeah, I see. Maps. Yeah. Yeah. Good. Yeah. I'm very glad you're here. It's Yeah. not so fun with it. Yeah, storm. This object in about 6 months ago, Oh, I went and okay. in this and then this, Happen, yeah, this shit. yeah. Okay, you're going Yeah. up, yeah, Yeah, and then I going other side, yeah, the river. yeah. Very good. Yeah. Okay. John Deere. Yes, good machine. Yeah, yeah. Better Komatsu. Yeah, my
wife's sister's husband work for Ah, there. okay. He sails them. He's going around in the middle of Sweden. Ah, okay. Yeah. Yeah, me too working the other side Sweden. We have 11 John Deere there Sweden. Oi. Yeah, Umeå and Sundsvall. I am only one who is in this region. Okay. Other harvester is going up. Yeah. I am closer to Latvia, Letland. How long do you stay here? 2 weeks. 2 weeks I am there and 2 weeks home. The Okay. 2 weeks other guy coming there and cutting this machine. Very good. I We need working only 2 weeks. it. How long days? 2 weeks. But today you work. Ah, okay. One week I need more work. No. 1 week I working there. Very good. Yeah. Take it easy. Okay. Yeah. That side very wet. Yeah. Yeah. Here. Yeah. The Yeah. more trees go down. Ja. Ja, för jävligt. Ja, det är som det är. Yeah. Oh, Shit's very happen. Have a nice day. You too. Vot sučkas, redz, vienu materiālu aizmirsuši. Man tā jābrauc, jāmeklē koki, un viņi paši nevar izvest visu ārā. Iebaķi. Kas šis tāds ir? Paskastītī. Otrā pusē ir treps, man liekas, vai negāja tur, neskatījos. Tur treps tur ir no ārpusē, lai uzkāptu saules paneļu. Bet ūdens cauri neiet. Bet tur reku līmeni viņi tur skatās. Un tur reku kaut kas droši vien tekcēt ārā. Ja. Ko viņi zina. Ko tā meža vidū kaut kāds draņķis. Tāpēc varbūt zona nav. Jā. Interesanti, ne? Tagad atbrauc jaunu īpašumu, sāk zāģēt. Ja. Kaut ko šitā. 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 Un šitā. Ko es gribētu teikt? Jā, tā kā saimnieki runā. Tad, kad tu sāc runāt, tad tu saproti, ka vajadzēja skolā mācīties tā angļu valodu. Zini, cik labi būtu, ja tu mācētu runāt angliski. Bišķi atvieglot dzīvi. Zviedrijā komunicēt, ko tik nevarētu sabazarēt. Jau par to jau meķi. Jā. Ja grib Zviedrijā strādāt, tā valoda nav baigi, tā gan vajadzīga, bet viņi ļoti labi. Daudz bonus tev dod, ja tu viņu zini. Tagad arī mums meistaru vakanci, mūsējais iet dekrētā. Un ir meistaru vakance. Ja kādam vēlme ir braukt uz Zviedriju, čakarēt ārā. Heiteriem nav tā. Heiteri nedrīkstēs to darīt. Bet pārējie welcome. Jā, un pa lielam tieši tā kā mums, man apkotam un tādā garā. Tieši mums ir vajadzīgs vēl jau pāris tehnikas, bet mēs ir tie
tie, kur jūs varētu zināt. Ja gadījumā ir kāda interese vai plāns mainīt kaut ko dzīvē, tad var pieteikties pa meistaru. Meistaram gan obligāti jāzina teicam angļu valodu. Ir tā komunikācija, kā redzat, arī tās cirsums ir brīžiem pēc dirsas. Nu, ir tur kaut kas jārunā, kaut kas jābīd. Tāpēc angļu valodu jāzina par mašīnu, par dod, kaut kādu tālagi, Facebookā, un es nezinu, gan jau viņiem mājaslapā ir tas sludinājums. Kaut kādu mehāniķi arī laikam vajag Zviedrijā. Un tur algas ir. Kaut kāds pievaks laikam tur arī rakstīts par, ja kaut ko, ja tu sajiedz vairāk nekā parasts cilvēks. Es varētu iet pa meistaru, bet tā angļu valoda būtu sūdīgi runāt. Tā kā mums vajag daudz cirsums, daudz kubus, ir daudz arī jāstrādā meistaram. Lapiņas jāsaprintē, vēl kaut kādas lietas, komunikācija tā svarīgākā tiem zviedriem. Lai tie darba, lai neapstājās, jāpalūdzās droši vien, lai neliek mierā, ka vajag darbu, ka mēs ir braukuši strādā. Daži zviedri jau to saprot, dažiem jāieskaidrā vairāk. Nezinu, ar lomu vai kā, tas jaunā meistars. Tā kā ziņā tas būs, kā viņš to nāk. Tā jau zviedri, jau viņi nav jau grūti viņiem komunicēt, bet viņi lēni. Viņi jau zināja, ka tās veigās būs jāzāģē, bet nekas jau līdz galām nav saplānots. Tādā ziņā. Bļā, kā tad to es varēšu nozāģēt? Kuram tas koks itam, kaimiņam vai man? Cirsums robežas nav jāzīmē, kā redzat, te jau viss ir samarķēts, citur nav marķēts. Bet tas nav jādara. Būtu ieteicams apsakot īpašums, kad mežizstrāde tiek veikta. Kaut ko zināt par mežkopību. Vai saprot, vai ties operators tiešām dara pareizi darbu. Tāds, kā jau meistara lietas jākruķi. Tāpat jau laikam 2 nedēļas strādā, 2 mājās. Jānoliek kaut kādu puļķīšu, lai var normāli sapildīt degvielu. Kur kāru likt maliņā, lai nav jābrauc uz ceļu. Kaut kāds tilts ir bijis kādreiz. Tos jau neved projām, tie te paliek sapūst. Tagad šajā gadījumā es varu izmantot viņu otrais. Jānoliek tā bišķi platāk, lai nav jābrien pašam pa sniegu. Jā, viss, man liekas, sasals vēl te visi. Jā, paņem. Arī jau nav tas vieglākais darbs kaut ko izlasīt. Kā Matso, man liekas, tie aizmugurējie nāži ir lielā, garāka, tā kā tiem varbūt bišķi vieglāk varētu būt palasīt kaut ko. Vismaz tā izskatās video un tādā garā. Tā. Bļā. Kaut kā ķēm visās malās. Man liekas, citos nav redzējis veikalot. Viņi te visās malās kaut kādā.
Kā sanāca iepaķi? Kolēģi zāģē. Jā. Redz, uztaisīja te logu rīku. Tā, lai, kamēr man kartī, lai es redzu svarīgākās lietas. Nu, degvielas patēriņus uzlikt, tāpēc, lai interesantāk. Bet neatcerē, ko. Tad, kad pazudīs karte, piemēram, timbermātīs, tad jau tas logrīgs vairāk nav. Viņš tikai ir šitām lapām. Es nezinu, kāpēc viņš tagad nav. Bet viņš parādīsies. Tā mazliet paplūkāja kaut ko. Bišķiņ ārpus robežas, bet kaitāja. Kam tagad viegli? Kravu nav izkrāmējis, aizmucis. Kaut ko viņi te arī vizina. Zviedri. Kaut ko te izsakrāmējis. Tagad reku jaunums ir, var ielikt alārmu podziņu, piemēram elektrību, un tad reku, kad viņš brīdina, kad tu tuvojies. Forši. Vienīgi laikam, ka nepīkst. Varbūt kaut kur var ielikt skaņas signālu. Man liekas, ieliks, lai pārbauda Foris. Pilns ar degvielas pizdītājiem. Viss ar kannu.